Nedēļas nogalē pie bērniem un skolēniem Salā, kā arī Asarē un Neretā viesojās kinobusiņš, jeb mobila vienība, kas ceļo pa visu Latviju, lai iepriecinātu mazos skatītājus ar kvalitatīvām Latvijas animācijas filmām un saldumiem. Busiņš pa valsti ceļo jau pusgadu un plānots to darīt vēl tikpat ilgi. Kopumā akcijas laikā apceļojot 144 Latvijas pagastus, lai ievestu prieku arī attālākajās un nošķirtākajās vietās, demonstrējot bērniem 21. gadsimta Latvijā tapušas animācijas filmiņas. Lai noskatītos multiplikācijas filmiņas un dāvanā saņemt arī saldumus, bērniem jāmaksā simboliska maksa – 1 centīms. Tā naudiņa tiek krāta savus bērnu ciematiem, un gada beigās mēs viņiem kaut ko uzdāvināsim. Ir interesanti tā, ka pirmajā pusgadā mēs jau krājot tā, liekot santīmu pie santīmu, mēs esam sakrājuši vairāk nekā 600 latus. Tā kā daudz brīnās un saka, ka tā ir maza nauda, bet kopā mēs varam izdarīt vienu lielu un skaistu darbu. Kinobusiņš brauc pa Latviju, lai radītu bērniem iespēju piedzīvot savā pilsētā, savā pagastā īstu kino brīnumu un svētku sajūtu visai ģimenei kopā, lai popularizētu Latvijas animācijas filmas kā vērtīgu izklaidi. Arī tāpēc, lai nākotnē mudinātu vietējās pašvaldības un skolas uzņemties iniciatīvu bērnu un ģimeņu kinoseansu organizēšanā, stāsta pasākuma organizatori. Tāpat bērni var piedalīties arī zīmējumu konkursā, uzzīmējot savu izdomātu multiplikācijas varoni. Konkursa beigās tiks izvēlēti interesantākie varoņi, un no tiem taps jauna multfilma. Tā kā cerams, ja kinobusiņš brauks tālāk, tad mēs vedīsim arī jaunu multfilmu un varēsim parādīt arī jums, un kāds no jums varētu būt topošais mākslinieks. Salas pagasta kultūras namā vairāki 10 bērnu ar prieku vēroja 3 animācijas studijas Dauka un 2 Nilas Kapāna veidotās multiplikācijas filmas.